Esiet sveicināti Pingvīna centrālē. Ja vēlaties uzzināt pareizo atbildi, pagriezieties pa labi. Ja vēlaties uzzināt nepareizo atbildi, pagriezieties pa kreisi. Ja vēlaties uzzināt īsto atbildi, sakiet operators. Operators. Jūs esat izvēlējusies sarunu ar operatoru. Lūdzu, uzgaidiet. Ja jūs vēlaties paziņot, ka telefons nestrādā, atslāpstiet. Ja jūs vēlaties uzzināt atbildi, maigi noskūpstiet blakus esošo vīrieti. Ja jūs vēlaties uzzināt pareizu atbildi, sakiet vārdu operators. Kā tu biji teikt? Ja jūs vēlaties... Operators. Ja vēlaties paziņot, ka telefons nestrādā, atslāpstiet. Ja vēlaties noskaidrot pareizo atbildi, pasmaidiet. Halo! Jā. Jūs tomēr varat runāt? Jā, Tas ir es biju automātisks atbildētājs. Ja vēlaties paziņot, ka nedarbojas telefona aparāts, atslāpstiet. Ja vēlaties noskaidrot atbildi, sakiet atbildi. Ja vēlaties noskaidrot zupas gatavības stāvokli, sakiet zupa. Ja vēlaties noskaidrot malkas kurināšanas īpatnības, sakiet malka. Zupa! Zupas gatavības stāvoklis. Jūs esat izvēlējušies noskaidrot zupas gatavības stāvokli. Zupas gatavības stāvoklis ir procesā. Ūdens vārās. Paldies par zvanu. Visu labu. Centrālē. Ja vēlaties paziņot par to, ka telefons nestrādā, atslāpstiet. Ja vēlaties noskaidrot atbildi uz jautājumu, sakiet atbildi. Ja vēlaties noskaidrot Edgara Laicāna bikšu Atbilde. jūs esat izvēlējies noskaidrot atbildi. Ja vēlaties noskaidrot atbildi tradicionālā veidā, sakiet tradicionālā. Ja vēlaties noskaidrot, jūs esat izvēlējies noskaidrot atbildi tradicionālā veidā. Lai noskaidrot atbildi tradicionālā veidā, nosauciet 5 populārākos Krievijas literātus. Krievijas. Puškins. Lermontovs. Dostojevskis. 5. Viens no jūsu nosauktajiem atbilžu variantiem ir pareizs. Lūdzu, izvēlieties vienu no 5 nosauktajiem atbilžu variantiem. Dostojevskis idiots. Paldies. Es ka idiots, es zvanām pa to telefonu, ne? Bulgākos, Lermontovs, Puškins. Mums ir zināšanas, mums ir magājuši šoka zināšanas. Švakars, labi, kādas Krievu literatūras klasikas. Anija, es dzirdēšu Aniju. Jā, lūdzu, kāds jautājums? Jautājums ir, kādas Krievu literatūras klasikas jūs varat nosaukt? Puškins. Citu. Tolstojs. Nederēs. Nedarēs. Vēl kāds. Dostojevskis. Derēs. Puškinu zinām. Nederēs. Kāda cita? Tolstojs, Lermontovs, Bulgākovs. Baigi labi rakstnieki, bet nederēs. Krievu tieši? Jā, tieši Krievu. Tieši Krievijā. Bet, ja Ieseņiets, tas bija dzejnieks, tas nebija rakstnieks. Nē, nu tāda rakstnieks. Lies Tolstojs. Nederēs arī. Vēl kāda cita? Nedēļ. Oi, kas vēl? Jums ir diezgan labas zināšanas, bet vēl viens tāds ļoti zināms, bet jums viņš nenāk prātā. Kas bija secams? Jā. Pa Krievu vajag. Oi, kas vēl? Čehovs. Čehovs, nē. Oi, nu nenāk prātā, ka uzvedināt to kaut kā var? Ja nemaldos, viņam vārds bija Fjodors. Fjodors. Dostojevskis. Jā, pareizi. Man kaut kāda Krievu literāti jānosauc. Tolstojs. Neder. Citu. Lermontovs. Neder. Puškins. Neder. Gorkijs. Neder. Tas bija no šajā sarakstā, jā? Meklējam, gaidām. Nē, jums nav jāmeklē, jums ir galvā jāmeklē. Domājiet. Nu, Mums ir galvā jāmeklē, mums tas jādomā. Kādi jums nāk prātā? Krievu literāti. Jā, sauciet visus pēc kārtas, kādas jūs zinat. Bulgākovs. Tik vajag. Nu, kamēr būs pareizais. Tas vēl nebija, jā? Vēl nebija.
Nu, tātad, kas tur mums bija? Gadsimts zināms vai nē? Gads, nezinu, kurš gads. 19. gadsimts kaut kur apmēram. Tāds ļoti zināms un pazīstams uzvārds. Ļoti zināms, Černiševskis, nezinu. Nē. Puškins. Nē. Bet virziens ir pareizais. Tolstojs, Gogols, Turgeņevs, Lermontovs. Nē. Visi zināmos krievu klasiķus. Tolstojs, Puškins. Neder. Dostojevskis. Derēs. Jūs mīļāko romānu no Dostojevska? Mīļākais romāns no Dostojevska. Idiots. Tā ir pareizā atbilde. Grāmata. Krievu autori. No Krievijas, jā. Pagaidu, zinu, Dostojevskis, Tolstojs. Jā, labi, Dostojevskis derēs. Vai jūs varat nosaukt kādu Dostojevska romānu? Jā, kādu Dostojevskis? Mirušās dvēseles. Kādu citu populārāku? Meistars un Margarita. Meistars un Margarita. Tas bija Bulgākovs. Jā, Dostojevska romānu. Zini kādu? Kādu? Kā viņš saucās? Brāļi Karamazov. Populārāk, tad riktīgi populāru, bieza grāmata. Riktīgi populāru. Karš un miers. Nē, tas, man liekas, no Dostojevskis vispār. Anna Kareņina. Nē. Nu, vēl kāda Dostojevska romāna. Nu, kādi cilvēki parasti atrodas psihoneiroloģiskajā slimnīcā, kā mēs viņus saucam? Slimnieki. Nē, bet noziegums un sots. Nē, tādā nepieklājīgā vārdā, kā mēs saucam cilvēkus, kas atrodas psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Vai cilvēks, kas mūs nokaitina, piemēram. Tuvu sinonīms. Idiots. Jā, tā ir pareizā atbilde. Aha, idiots ir pareizā atbilde. Esiet sveicināti Pingvīnu centrālē. Lai noskaidrotu pareizo atbildi, reiziniet Edgara Laicāna bikšu izmēru ar Gunas pogas krūštura izmēru. Ja vēlties uzzināt pareizo atbildi citā veidā, apvaicājieties sarunu ar operatoru, sakot vārdu operators. Operators. Jūs esat izvēlējušies sarunu ar operatoru. Lūdzu, mirkli uzgaidiet. Labdien! Pingvīnu centrālis 44. pulka 36. rotas priekšnieku 2. asistenta 3. palīga 4. vietnieks klausās. Labdien, te runā kavalērijas 72. vienmetāja divīzijas ierīdnieks Agata Suhankova 3E6C7. Vēlamies ziņot, ka tas telefons tomēr nestrādā. Un vīrieti blakus esošo arī noklupstījām un sareizinājām arī krūštura izmēru un bikšu izmēru. Lieliski. Tad jūs esat uz pareizā ceļa. Labdien! Vai atbildētāji? Jā, diezgan lielā mērā, jā. Jūs vēl ir izdevies viņus uzvanīt. Cikos sākās events? Cikos sākās events? Man būtu savienot ar automātisku atbildētāju. Kāpēc jūs gribat runāt ar automātisku atbildētāju? Šodien automātiskiem atbildētājiem ir ļoti zema balss pēc vakardienas. Mēs gribējām uzzināt zupas gatavības pakāpi. Ko jūs gribējāt uzzināt? Zupas gatavības pakāpi. Zupas gatavības pakāpe ir izēsta. Paldies. Lūdzu. Jā, man pirmkārt šits ir kaut kāds, tas nav mans numurs, tas ir kaut kāds ļoti ļevs numurs speciāli priekš pasākumu, kurus vienkārši vēl nebija izņēmis ārā. Atbildētājs vēl strādās. Nu, vēl, jā, dažas stundiņas. Tekstu lasīja pats. Ko? Tu to tekstu lasīja pats? Lasīju, es viņu nelasīju, es viņu vienkārši teicu no galvas kā stāstītājs. Lopies. Nē, ne. To ļoti labi izdevās nesmiet. Nu, jā. Esmu trenēts. Skaidrs. Jo izklausījās ļoti ticami pēc mākslīgā intelekta. Jā.
tad mēs domājam, tas principā laikam ir kompliments mums, ka jūs domājat, ka mēs varam tādu voice recognition uzprogrammēt tā easy peasy. Esiet laipni lūgti Pingvīnu centrālē, jo šodien sagaida patīkams baratons un novēl, lai jums šī diena un šis events ir brīnišķīgs. Pateicamies!